iesim uz pasaku. Šodien stāsts būs par brillēm. Par mazām brillēm, par lielām brillēm, par puķainām brillēm, par lāčuka brillēm. Kādu rītu lāčuks jau bija gatavs doties laukā. Gulta bija saklāta, tēja bija padzērta, zobi iztīrīti, bet briļļu nav. Nav zem gultas, nav uz plauktiņa, nav trauku skapītī un nav arī somā. Lācēns sauc pa logu: Sunītī, vai tu neredzēji manas brilles? Sunīts saka: Nē, es neredzēju, bet paņem manas brilles, man ir 2. Lācēns saka: Paldies, labi. Lācēns paņem sunīša brilles, uzliek. Oi, bet man tās neder. Es nekā neredzu. Paldies. Lācēnam savas brilles piedāvā arī pelēns. Saka: Lācēn, nu paņem manas brilles, man ir 2. Nu, kad atradīsi, tad tu man atdosi. Lācēns piemēra peļu brilles. Oi, cik mazas, pelēn! Nē, paldies, man neder tavas brilles. Arī tēlēns piedāvāja savas brilles. Saka: Nu, lāčuk, man ir 2 brilles, paņem manējās, kamēr tu atradīsi savējās. Tēlēn, tās ir milzīgas, man neder, paldies. Lācēns bija piemērījis arī ežuka brilles. Nē, man neder ežuka brilles. Lācēns piemērīja zirnekļa ar 8 lēcām brilles. Nē, man nederēs arī zirnekļa brilles. Lācēns piemērīja mušas zanes brilles. Nē, man neder mušas zanes brilles. Tad Lācēns piemērīja saules brilles. Nē, man neder arī saules brilles. Te pēkšņi nāca Lācēna mamma un sauca: Lācēn, kur tad tu? Dodies laukā bez brillēm? Paņem savas brilles, tu tak zini, ka tev tās jānēsā katru dienu. Lācēns saka: Bet es nevaru tās atrast. Es piemērīju brilles no draugiem, bet tās man neder. Mamma saka: Ai, Lācēn, tu tak zini, ka nedrīkst nesāt citas brilles. Drīkst valkāt tikai tās, kuras dakteris izrakstīja tev. Lūdzu, atdod visas brilles atpakaļ. Un aizej uz savu istabu un rūpīgi apskaties vēlreiz. Tur plauktiņā, kur tu parasti tās liec. Lācēns iet istabā, skatās. Patiešām, briļļu maks. Ar brillēm. Priecīgs Lācēns uzliek savas brilles, un nu gan var labi redzēt gan tuvumā, gan tālumā. Ekrāna laiks beidzas. Jāatpūtina acis. Iešu paskatīties pa logu laukā. Atā, uz redzēšanos te.